Rokdarbi ir īpaši radoša nodarbe, ja vien pielieto pareizo tehniku un ļauj vaļu fantāzijām. Scrapbooking LV ir internetveikals, kas specializējas uz papīra rokdarbu materiālu un piederumu izplatīšanu. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kurā var iegādāties tik daudzveidīgu un plašu šāda veida rokdarbu izejmateriālu klāstu. Scrapbooking tulkojumā no angļu valodas nozīmē atgriezumu grāmata, jeb dažādiem materiāliem dekorēta grāmata, kas atgādina ģimenes fotoalbumu. Fotogrāfijas šajā albumā tiek noformētas un iekomponētas tā, ka skatoties albumu rodas sajūta, ka katra grāmatas lapa ir kā atsevišķs krāšņš stāsts. Protams, prieks ļoti liels, kad cilvēki nāk uz nodarbībām un kad tu redzi, ka viņi priecājas kā bērni, kad viņiem sanāk tas darbs. Tas arī ļoti iepriecina. Jā, radiet kartiņas paši. Katrā no šiem darbiem ir jūsu gabaliņš no jūsu dvēseles, un cilvēks, kuram jūs to dāvinat, viņš noteikti to sajūtīs. Un tā dāvana būs daudz vērtīgāka nekā kaut kāda materiāla dāvana. Šis ir lielisks veids, kā atraisīt savu radošo domāšanu un radīt patiesi vērtīgus un unikālus interjera priekšmetus sev un saviem tuviniekiem. Scrapbooking sevī ietver dažādas tehnikas – papīra iespiešanu, zīmogošanu, dekupāžu, kas piešķir darbam māksliniecisko vērtību. Papīra rokdarbi ir izplatīti Amerikā un citur Eiropā. Taču Latvijā scrapbooking vēl tikai attīstās. Lai iedvesmotu arī Latvijas auditoriju pievērsties šai interesantajai nodarbei, Scrapbooking LV piedāvā ne tikai materiālus papīra rokdarbiem, bet arī organizē nodarbības gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, kurās apmāca radoši un efektīvi izmantot izejmateriālus. Bieži vien uz nodarbībām tiek aicināti papīra rokdarbu meistari no citām valstīm, lai paplašinātu interesentu redzesloku. Jebkurā jomā, arī papīra rokdarbos, ir savas aktualitātes un tendences, kas iedvesmo internetveikalu izvēlēties arvien jaunus materiālus un veidus, kā tos pielietot. Scrapbooking nav tikai hobijs, bet vesels dzīvesveids. Tādēļ visā pasaulē ir izplatīti arī blogi, kuros var atrast savus domu biedrus.